Aicināšu uz 3 ielpām, lai jaunas idejas nāk. Ir nepaklausīgas klases, un ar to ir jārēķinās, bet galvenā kļūda, ko es esmu arī pieļāvusi un strādājusi un mēģinājusi, eksperimentējusi, arī jūs noteikti eksperimentēsiet. Un viena pareiza atbilde nav, ir tikai mēģinājumi, un jūs pielāgosiet savai stundai. Un šeit būs tikai 3 stundas, lai atgūtu to mieru un fokusu un iespējas radīt kopā, un kā tad mēs to panāksim. Tā pirmā kļūda, ka mēs domājam, ka nekas nemainīsies, bet skolēni mainās, mēs mainamies, mēs arī domājam, ka citi cilvēki nemainās. Tā mums vieglāk ir ielikt mūsu galvā robežas, lai mēs nenojūgtos, mēs uzliekam kaut kādas štampas, bet šīs štampas mūs kavē un citus kavē. Un kā tad mēs to mainām? Mēs nākam ar atvērtu prātu, un mēs zinām, ka šo situāciju varēs mainīt. Tātad realitāte manā dzīvē ir bijusi visas 40 minūtes, ir bijis troksnes stundām, un tā ir realitāte, kad klase nevar savākties, jo tie domino kauliņi nostrādājuši tā, ka ir bijusi vai nu iespējams aktīvi iepriekšējā cita stunda, varbūt kāds sports, vai viņi vienkārši nevar savākties, ir bijusi kādam bērnam, kādam individam, ir arī bijusi kāda trauksmaina nedēļa vai diena, vai kaut kas ir atgadījies dzīvē. Un to stundu mēs nevaram savākt. Tātad pirmais, ko es aicinu, ir piecelties. Mēs nesāksim ar nekādām elpām. Es aicināšu vienkārši klasi piecelties. Jūs aicinat tātad piecelties klasi. Un stāvus kājās ir mazliet grūtāk nostāvēt šīs 40 minūtes. Bet tas ir jādara visiem, jo stundā viņi nespēja savākties. Jūs varat izdomāt tie, kas arī neapstājās vai varbūt arī sāk trakot, ir tādas situācijas vai kaut kāda agresija. Tur mēs aicinām tomēr palīdzību no sociālajiem pedagogiem. Un mēs iesaistām viņus, bet ja viņi tikai trokšņo, runā un nespēja savākties, tātad mēs stāvam 40 minūtes. Tātad viss tur dīdās, ir troksnis, jūs varat pastaigāt šo līdz 40 minūtēm, jo stunda beigsies. To arī var izdarīt apraud 20 minūtēs un sākt uz tāfeles. Tātad paņemam krītu un sākam rakstīt uz tāfeles pārbaudas darbs nākamajā stundā. Tātad par šo tēmu, ko mums šodien vajadzēja apgūt, par to būs pārbaudas darbs, jo jūs rādat, ka jūs visu zinat, jūs varat trokšņot, jums skolotājs nav svarīgs, nav tā cieņa. Mums ir jāatgūst cieņa, sadarbība un iedvesma. Un šeit mazliet ir tā apstāja, jo mēs nedaram katru stundu. Iedomājieties, 9 mēnešus viņi nespēja iemācīties neko. Jums ir grūti pārkliegt viņus, jūs savas balssaites sabojājat enerģiju. Jums ir jātaupa savu enerģiju, un to var ļoti ātri pārmainīt kā fokus, ka jūs nedarīsiet vienu to pašu katru stundu. Tātad kaut kā mēģinām hausā viņus savākt. Nē, jūs parādat, ka jūs būsiet tas vadītājs, jums ir informācija, ar ko jūs varat kopā sadarboties. Protams, mēs meklēsim interesi, bet šeit mēs nevienu nesodam, mēs parādam, kādas ir sekas tad, kad mēs trokšņojam un domājam, ka tā izklaidējoties, ākstoties, mēs spējam kaut ko mācīties un iedvesmot. Tā nekas nenotiek. Un radīšana, kas ir galamērķis skolēnam, lai mēs arī atpūstos un iedvesmotos, spētu viņiem parādīt, kas tas strādā, kas tas nestrādā, kā var labāk. Šeit ir tas fokus uz to, ka pirmo stundu mēs esam šādi pavadījuši, parādot, ka nekas nemainās. Un mums ir jāmainās. Mūsu sadarbībai ir tiešām jāmainās. Tā arī paiet pirmā stunda. Jūs esat smuki uz tāfeles uzrakstījuši, ka būs pārbaudas darbs nākamajā stundā. Un kas notiek? Mēs nākamajā stundā, ir 2. stunda, mēs rakstam šo pārbaudas darbu. Jauna tēma, rezultātā skolēniem ir slikti vērtējumi. Mēs redzam, ka tas nestrādā, ka tomēr skolotājiem ir šīs zināšanas, lai jums iedot, lai pārbaudas darbā jūs veiksmīgi to paveiktu.
Un šis pārbaudas darbs tiešām var būt īsi, 5, 10, 20 minūtes. Un tā jūs pavadat konstatējot šo faktu, ka zināšanas nav, lai spētu paveikt šo pārbaudas darbu, un tad jūs stāstat, ka es piedāvāšu dažādas spēles. Mēs mācīsimies caur sadarbību. Es gribu uzzināt, kas jums interesē. Tāpēc veidosim arī projektu darbus, veidosim dažādus patstāvīgus darbus, ko jūs prezentēsiet, kas jums šajā priekšmetā patiesībā interesē, kas jūs aizrauj, ko jūs papildus vēlaties vispār uzzināt. Un šeit ir jāparāda, ka mēs mainām trajektoriju, jo troksnis bija pirmais tas signāls, ka diemžēl neinteresē tas, ko mēs darām. Un ir jāpagriež tas radīšanas process, par ko runāšu arī 12 pamatprincipos, kā viņus paveikt. Tik daudz dažādas iespējas, kā mēs varam ieinteresēt to skolēnu, bet šeit mēs tikai parādām to mazo vīziju. Tātad es jūs nesodu ar šo pārbaudas darbu. Mums būs iespēja izlabot šīs atzīmes, šos vērtējumus un izzināt kopējā sadarbībā. Un es kā balta lapa nākšu un darbošos, un jūs darbosieties kā balta lapa, un mēs radīsim šīs krāsas, šīs izziņas krāsas, lai tad ir interesanti. Jo tad, kad ir interese, ir patiesībā arī koncentrēšanās, nav tāds troksnis klasē un nav arī tā agresija, kas nāk, kad ir garlaicība un tev nav ko darīt, un tad tu gribi ķēmoties, izrādīties, bet, kad notiek interese, mēs visi patiesi darbojamies, izzinām un radām. Un tā tikai apstāstot, var sākties 3. stunda, kur aicinām uz 3 ielpām, jaunām idejām, un mēs būsim kā baltas lapas. Un radīsim. Un šajā 3. stundā jau ar jaunu iedvesmu, protams, ja atkal mazliet veci ierodumi nāk, un tas ir normāli, kā reaģēt, ir telpa, mēs redzam to pašu skolotāju, bērni grib tāpat reaģēt, bet ir viens mazs palīgs triks, tūlīt paņemšu viņu. Jebkāds skaņu rīks. Mēs aktivizējam uz doto brīdi skaņu. Var arī šādi. Un sakam klusumu, klusumu, klausamies, klausamies. Mēs vēlamies radīt vai atkal stāvēt 40 minūtes un atgādināt, palikt pie šiem pamatprincipiem, ka mēs mācīsimies kopā mazliet atgādināt, jo veci ieradumi, protams, ka viņi atnāks atpakaļ. Un šeit skaņurīgs aši palīdz. Mēs nekliedzam, jo skolēns zina, tad, kad mēs kliedzam, mēs nespējam kontrolēt situāciju. Radās stress šajā situācijā, kad mēs kliedzam pašam un bērniem, bet viņi zina, kad mēs netiekam ar situāciju galā, un viņi to izmantos. Tāpēc kliekšana nav nekāds atrisinājums, dusmas nav nekāds atrisinājums. Tā ir tā nekontrola, tas vājprāts, kurā mēs atkal nonākam. Tāpēc jums palīdzēs šis skaņu trauks, jebkāds skaņu trauks, jebkāds skaņu rīks, ko jūs varat aktivizēt, pievērst viņiem uzmanību un atceramies, ka šoreiz mēs mainīsim trajektoriju. Mēs mazliet savādāk pamācīsimies radoši, izzinoši, iedvesmojoši. Es ceru, ka šīs idejas palīdzēs. Jūs noteikti dalaties, es aktivizēšu čatu, kurā sarunās jūs varat dalīties ar situācijām, kas ir strādājuši, kas ne. Jūs neesat vieni, jo ir izaicinājums, katra klase nāks savādāka, protams, bet cilvēku pamatprincipi ir vieni. Mēs no sirds vēlamies darboties, mēs vēlamies radoši izzināt, mēs vēlamies attīstīties. Un tad jau katrs savā tempā, savā izziņā, bet mums ir jābūt sirdsmieram un ielpai. Troksnis nav atbilde, miers. Tajā mierā un klusumā rodas šīs idejas, un viņas rodas ielpā, izelpā skābeklī, atverot arī logu, atceroties par to, varam mazliet arī gaismas samazināt klasē. Un tiešām veidot tādu gaisotni
dažādās situācijās, kas ir iedvesmojušas, kad mēs kaut ko ieelpojam, var gaismas vispār izslēgt un nomierināties, jo mums ir jāatgriežas pie sevis, jo katram ir tas darbs radīt. Un tālāk iedvesmot citus, nevis pretēji. Jo pretēji radīšanai tā ir iznīcība, ko mēs darām, un tad šo apli mēs tomēr gribam iegriezt pozitīvi, lai mācīšanās ir iedvesma, ir patiesa iedvesma, jo tas ir izaicinājums, pārvarot arī grūtības, bet mēs esam apstājušies pie tā kalna un skatāmies, ka mēs kāpsim tajā attīstības virsotnē iedvesmojoši. Un tas mūs arī dara tādus pazemīgus, ka mums būs šis izaicinājums, bet mēs ar prieku dosimies, mēs aktīvi kāpsim, kustēsimies, un kustība arī ir atslēga, kā mazliet izkustēties un padarboties, tāpēc arī spēles izmantojam aktīvas, jūs arī varat izmantot radot spēles un pievienot jebkuram mācību priekšmetam, tikai pamainot šo pamat ideju, piemēram, ja būs ritms, nebūs ritms, būs skaitļi matemātikā vai būs kādi vārdi latviešu valodā un veidot caur kustību, jo mēs arī, mums to enerģiju ir jāizliek un bieži vien, kas sakāpies stress, mums ir viņš jāizelpo un mēs viņu arī varam izkustināt ārā, lai iedvesmu darboties un tik uz saziņu, lai noskaidrotu, kas jums strādā un kas jums nestrādā. 3 stundas ir labāk nekā 9 mēnešus mocīties. Darbojamies, pielāgojam sev, iedvesmojam un radam.